kādā no manām iepriekšējām raidījuma sērijām par ekskavatoriem, kur es stāstīju par hidrolīnijām, par lielitrāžas līnijām. Varbūt piefiksējis pieminēja prātīgi ar rotējošajiem instrumentiem, kurus slēdzam pie lielitrāžas līnijas, hidroāmura līnijas vai šķēra līnijas. Un te nav nozīmes, vai tas ir mini ekskavators vai tas ir 30 tonīgs ekskavators. Princips ir abiem vienāds. Stāsts par ko? Šo līniju baro galvenais hidrosūknis vai hidrosūkņi ar ideju tādu, kad tā kā liekam šīs aprīkojumus izvēlamies, ka tā sūkņu jauda, kas nāks no sūkņiem, tā arī atnāks pa caurulēm uz šejieni. Tā nebūtu nav. Mazliet pazūd pa ceļam dabīgā veidā hidrolikas jauda, bet stāsts ir, ekskavators ir egoists. Viss, ko ražo sūkņi, ekskavators paņem savām kustībām. Gaitai, kustībām, torņa pagriezieniem, rakšanai, visām tām kustībām. Un tikai tā plūsma, kas paliek pāri, tikai to viņš atdod pa šīm līnijām uz rotējošo aprīkojumu. Šīs līnijas saknē domāts kā hidroāmura līnijas, proti ekskavators apstājās, nopozicionē āmuri un padod to plūsmu uz āmuru, viņš strādā. Tas pats ir uz koku knaiblēm. Tieši tāpat ekskavators nekustās. Šeit ekskavatoram jākustās, jāgrozās, jāiesniedzās, varbūt pat jābrauc, un tajā brīdī, ja tu esi nepareizi salāgojis pļaumašīnu vai trimmeri ar ekskavatoru, tad viņi gurst. Viņi vienkārši fiziski gurst un nestrādā normāli. Šeit ir vēl viens ekstrēms gadījums. Maziņš ekskavators, 2,7 tonnas, sūknīši maziņi, neatkarīgi no ražotāja. Visiem tas ir. Šis simptoms ir vēl izteiktāks nekā lielajiem ekskavatoriem. Ir izeja. Es zinu vīrus, kas būvē iekšā pastāvīgās plūsmas funkciju ekskavatorā. Tātad trimmer pļaumašīna vai krūmgriezis, tā ir tikai puse no stāsta. Otra daļa ir instalēta ekskavatorā iekšā. Mēs darām ko? Mēs nomainam prioritātes. Proti sūkņu plūsma aiziet masveidā uz trimmeri pļaumašīnu, un tikai tas, kas paliek pāri, tas darbina ekskavatoru kustības. Rezultāti tev jāņem vērā šajā procesā. Ekskavators paliks tūlīgāks, lēnāks, bet tu iegūsi šo neguršanas jaudu vai minimālas guršanas jaudu šai pļaumašīnai. Pamēģinam dabā. Tā kā tā funkcija ir iebūvēta iekšā, vairs tur nav aktivizācija tām līnijām klasiskā vai ar pedāli vai pogām, tad viņu aktivizē ir atsevišķas slēdzīšana. Viss mēs viņu ieslēdzām. Un šajā brīdī, redz, viņš iegriezīsies. Caur video jau to ir grūti nodot, ekskavators